kas ir tādas visspilgtākās atmiņas? Vispilgtākās atmiņas, varētu teikt, tas man bija kāds ceļojums. Gandrīz vai 5. martā mēs sarakstījāmies un 25. bija izsūtīšana. Un tas nu bija tāds trieciens, bet tas viss ir pagātnē. Kad tā naktī no gultas izrāva un aizveda un vagonos gan bērniņu ciema, gan cilvēki mīra. Un kas tie bija tie tautas ienaidnieki, ja cilvēks vec guļ uz gultas, ka viņi iznes ārā uz segām. Un tur ar viņiem bija tā kā apmēram kā filmā rāda tas ilgais ceļš kāpās, ka tur tā bija arī 49. gadā. Izsvieda kaut kur no ejoša vilciena, kaut kur iekārpīja sniegā, un kas zina, kur šodien tie cilvēki, kur atrasās. Nu, tas. Jā. No kuras vietas jūs paņēma? Aizups. Tas ir Tukuma rajons, Aizups pagasts. Mājas bija. Cik es zinu, jūs vedat caur Jelgavu un caur Zemgali, tur pa to līniju. Jā, es varu teikt, ka pirmo reizi redzēju Jelgavu. Saulīt nāca augšā un kaut kur tā, stacija Vita gabaliņa jau pilsētas, vai ne? Pat tad maz lociņu varēja paskatīties no tā vagona. Un drupas, tāds saulītais un tā, tas jau bija diezgan agrs laiks, pavasaris, 25. marts. Un ka viens tādu, vienu grūvējuši kaudz tā pilsēta bija. Jo viņa nebija atjaunot pēc tā kārmis, jo viņa arī netiku redzējusi kādu, viņa bija vesela vecā Jelgava. Un tā bija laikam caur Krustpili, vai es arī maz neatceros. Lūdzu, tur sviedam ārā pa lodziņiem vēstules, tās visas bija saņēmušas, dzelzceļnieki nāca un pacēla, un visi bija saņēmuši tuvinieki. Tā kā mēs sakām, to nevar izstāstīt un arī nevienā filmā parādīt, to vajadzēja izbaudīt pašam. Varbūt vecā paudze to vēl saprot, bet jauniešiem tas ir grūti, viņi to nespēja aptvert. Jā, un kas jūs arestēja? Latvieši ar startiem bija? Paši kaimiņi, labākie draugi. Bija tādi puiši, kas negribēja strādāt, tie bija milicijā visi. Tādu, un kādreiz gājām kūšanas ballēs visi kopā, arī viņiem bija pavēlēts, viņi nāca un arestēja, un Krievu virsnieks viens bija, un mašīnā tad jau armija. Smagās mašīnās 4 ar automātiem, īstiem, melnietie. Tie mongoļu purvi un tādi atbaidoši, es tāds ar pirmo reizi redzēju. Tas ir kaut kas drausmīgs. Pabrauc savu mājai garām, saveda visus izpildu komitejā un vakarā vagonā mazi bērniņi raud un tumšs un ēst vajag un es saku, tas nav. Tas ir kaut kas drausmīgs pilnīgi, ka tā ieglobājās, jā. Ko jūs varējāt ņemt līdzi un cik laiks bija dots, lai sagatavotos? Kā kurām? Mums bija 20 minūtes. Jā, bet citiem pa 2 stundām. Pat no Viciems daži bitiem bija velosipēdi, švimašīnas paņēmuši arī tīkādi. Bet mums jau bija, kā pa laimi bija iepriekšējā dienā Dzirnavās un tad bija samalti putraimi un milti sabīdlēt kā priekš vasaras. Vai ne? Un te nebija izbērtai vakarā, un to paķēra pa maisam, un tas daudz ko deva, un arī žāvētā gaļa bija tikko kā cūkumi nokaut. Tā kā tas iesākums jau bija, un kad tas viss beidzās, un mēs vispirms bijām kolhozā. Kā kolhoznieks, kas strādāja, tas maizi neredzēja. Un kad tas viss beidzās, tad tik laimīgi atkal tikām savērvēja tur uz mežu, uz Taigu. Un tur jau bija briesmīgi apstākļus sadzīna tādā. Pa 13 cilvēkiem dzīvoja, tā kā pušina istabiņā, tādā būcenī. Bet, vien jau uzsāka celt barakas un kaut cik jau maksāja naudiņu un to ķieģelīt, lai kāds viņš bija, to pa dienu varēja dabūt nopirkt. Un tas jau bija daudz kas, kartupeļai viņi bija sasaluši, bet, tos arī varēja nopirkt, tikai nekur nevarēja nolikt viņas, viņi tā kā apmet. Tas, tā laika jau. Sacēla barakas, uzcēlam arī mežā tādu mājiņu. Pa laiku jau viss atkal tā drusku normalizējās. Un tā pagāja 7 gadi. Nemanot, un, ka es atgriezos mājās, man atkal es biju izsist no sliedēm, bet tie cilvēki bija kaut tādi īpatnēji, tā kā bailes būt kā kaut kas tāds. Tas bija tiešām kaut kas tāds
beigsies, tie gadi izmest no dzīves, un atkal no karotes bija jāsāk dzīvot. Bet, nu, cilvēks jau var visu. Un, kad, vai teica, kas uz kurien jūs vedīs, vai viņi to Nē, teica, neko? Noliek tādu papīru, tā jau ar krievu valodu es toreiz ļoti maz mācēju, bet nu vīrs jau krievu valodu drusku pārvaldīja, kad ministrijas lēmums ir jūs pārcelt uz citu apgabalu. Tas arī bija viss, un tā, kad aizbraucam galā, tad sanāca vergu tirgotāji. Tā bija jāiet cauri, sēdēja visādi tur kolhos priekšnieki un tādi apskatīties, nu, kādas ģimenes, cik jauni cilvēki, cik vīrieši. Ja bija tur sievieti viena pat ar maziem bērniem, tad tāds jau nevienam nevajadzēja. Un tad bija jāparakstās uz baltas lapas visiem, vai ne, kad jūs esat izsūtīti uz visiem laikiem. Uz mūžu pārcelt. Jā, tāpēc ar laiciņu. Atkal pēc gadiem, tad bija jāparakstās atkal, kad uz 25 gadiem. Tu tā kā dzimtenes ienaidnieku vai kaut kas, nu nezinu kādi tie pārkāpumi bija visiem tiem cilvēkiem. Nu, tā 53. gadā man meita piedzima, tad to atbrīvoja no komendantūras, un to es varēju sūtīt uz mājām. Bērnus varēju sūtīt, bet kā tad tie bērni bija vajadzīgi? Sveši, nu, tad 56. gadā, tad tas sāka, nu, Staļins mīja 53. gadā, ja, tā jau tie apstākļi tā uzlabojās ar drusku tā, un varēja uz pilsētu aizbraukt, tā jau uz kaimiņu sāģi nedrīkst aiziet. Bet, nu, tā kā, kas saka, viens pases nebija, viens tā kā cietumnieki, nekur tu nedrīkst iet, kas saka, no kolhos teritorijas. Staļina nāves dienu atceraties? Jā, to es ļoti labi atceros. Jā, kā tas notika? Tas notika, kad es var teikt tā, ka stulbāks pa Krievu nu nav neviens uz pasaules, kaut gan viņi arī cilvēki. Un ka viens tās, mums tas paši dzelzceļu uzbūvējām, mēs jau bijām darbīgi cilvēki visi. Un tad tur viens no tiem tas sanāca Krievi, cietumnieki, sevišķi, kas atbrīvojās no cietuma, tur bija bezpaša rajonas, tā bija pilns, bet tie jau skaitījās brīvie. Un atkal, kas Maskavā bija kaut kur sasmērējies, tas tur mums bija liels priekšnieks. Tos pārcēla viss kāds tur, bet mums tas ļoti labs komendants bija no Maskavas. Un tiešām tāds solīts cilvēks. Un tad to Staļina nāves dienas tiešām atceros, ka viņš teica tā, es rūgtākas asaras neesmu raudājis savā mūžā kara laikā, man pazuda visa ģimene. Aizgāja bojā, bet es tā nepārdzīvoju, kā tagad, kad tas Staļins ir miris. Un tāds klusums, un tas radioreproduktors kauca visu nakti, un dienu un nakti tur var neizslēdza. Un tiešām mans maz bērns, un es tā pamostos, un es nevaru vairs naktī gulēt, un man tiešām bija tāda sajūta, ka tas Staļins kaut kur sarkanā zārkā parādīsies, nu kaut kur tā, tas man vislabāk ir paliec sapviņā. Un tad nepagāja necik ilgs laiks, kad atsāk atmaskot to bēriju, un viss vaidīja viņas. Un tad visās tās lokomotīvēs bija Staļina bildes iekšā, kā visur, jā. Tad tās bildes izrāva ārā, un tad bija nu, kā viņiem tie sāko vārdiņi, padļiets, un es vairs īsti arī varu atcerēties, un krovapīts, un šitā, nu, te bija te raudēja rūgtākās asaras, un te bija krovapīts, pat es tos lamblādus vairs neatceros, kā to Staļinu lamāja visu dotīgi Krievu. Un tad bija atkal tādi, kas jau bija cietuši jau 30. gados, un tā vecā, nu tur bija tā, ka cilvēks baidījās no savas ēnas, jo tu nezini, ar ko tu runā. Un tad tā vecā paudze kādreiz kaut ko tādu izmeta, izteica, jā, cik nu viņiem ir briesmīgi bijis, un kā viņi ir izsūtīti, un kā viņi ir pārdzīvojuši, un sevišķi jau 37. gadu. Kad noslaktēja visus tos latviešus, tos vīrus, viss, neviens tur nav atgriezies no tiem, un tos virsniekus, un tad, bet, nu, te pārdzīvoja, vai kā strādāļi, kā переживали, un pagriežās uz apkārt un bļauja atkal uz Staļinu, uz Rodinu. Nu tā, tas tā smieklīgi kaut kur bija, tagad jau var par to pasmieties, bet tas tā pagājis ir. Kādu Krievijas latvietu neizdevās sastapt? Vispār Krievijas latviešu un netālu bija sāģi, kas bija kaut kad izceļojuši.
diezgan jaunie vairs latviešu valodu nerunāja neviens vecie, un bijusi viņiem savu baznīcu un baznīcu kungs, un tieši no tās sāģus visi vīri aizvest 37. gadā, un neviens nav atgriezies, un arī viņi paši nezināja par ko un kā, un kas ar viņiem ir noticis, un to. To sāģus nosaukumu neatceraties? Maļinovka, man liekas. Maļinovka, varētu? Jā, kaut kas bija tāds, jā. Tā bija sāģis, jā. Tā bija Aleksandrovka, kuras pirmā dzīves vieta bija tas kolhos. Sāģis, kā to kolhos sauc, to es tiešām, vai bija kaut kas, mopra kaut kāda, vai kas, es nezinu, tā jau tā arī pievies. Nu, tā, kad mēs tikām no tā kolhos laimīgā kārtā ārā, tad bijām Krasnī Jār, tāds pie obas tāds ciematiņš, un bija Bugoru, un tur sāk tas mežus cirst, un tad izveidojās pašiem savus ciemats. Cēla mājiņas, un tieši tie dienvidu Ukraiņi pārsvarā, tur bija vācieši, tatāri, nu, vārdu sakot, viens vinagrietis tur bija, kāds tik cilvēks tur nevarēja satikt. Un šitie, vien mirklīt, jā. Tā, Jāņus ir latvieši jau turpinājis vienēt droši vien, jā. Tā ir pirmos Jāņos, laikam, tur tā kā sagāja kopā, bet pēc tam tie latvieši jau palika, mēs aizbrauc vēl prom, un tur, kur mēs bijām, tikai bija kāds 2 latviešu ģimenes. Aha. Un tad jau nekāda Jāņa netika svinēt, ne Jāņa, ne Ziemassvētku. Oktobra svētku, tā bija pa brīvi, vispār bija jāiet uz to kultūras namu. Vai tā krievu kultūra jau bija, to jau viņi uzturēja. Vienalga uztaisīja kaut kādā šķūnītas no dēļiem, kaut kādu skatuvu, un kino rādīja, un atbrauca kādreiz no Tomskas teātris un cirks, un tā bija jāiet, vai negrib. Kā sauca to pirmo, kur jūs bijāt, un tad uz kurien jūs aizbraucat, kā tā sāģi sauc? Kur pirmāk bija, tā bija sāģa Aleksandrovka. Novija Aleksandrovka, un cik tur bija tie latvieši daudz? Tur mēs bijām, diezgan, kad cilvēki 20, varbūt vai. Jā, aha, labi. Un tā uz kuriem pēc tam jūs aizbraucat? Un tad aizbraucam uz to Krasni, uz tiem mežiem Krasnī Jār, bija Bugoru. Jā. Tas bija tas. Un tur jūs tikai 2 latviešu ģimenes bija? Jā, tur mēs tikai bijām. Tur bija visi tādi. Nu, un pārsvarā latvieši visi bija pa to Gatobas krastu, pa tiem kolhoziem. Krivašienas rajons. Un tas Krivašienas rajons jau bija varbūt bezmaz kā mūsu Latvija. Kā Krievi paši, kas te bijuši teica tā no Tomskas apgabals, jau ir lielāks par Latviju. Tie apgabali jau tur, plašums jau tur ir. Tādā bagātā zemē jau pats varbūt tas nav aptverams. Tur jau daba baroja cilvēkus, kas vietējie, kam bija gāja mežos tur visādi zaķi un lielie šitie ir, rubeņi vai kas tie gluki arī viņi sauc ar lielu, tā kā tītari gan ir tādu lielu putnu. Un zīvis bija, un mežā auga upenes, tādas kā ķirši pie mums, un vispār logas, un šitie ķiedru rieksti. No tiem ar cilvēku pārtika, kamēr viņi vēl bija kolhozāji sevišķi, kad gājas mežā pļavā sienka vākt. Tā viņi salasīja tos čiepurus, ugunskurā izcep tādu lipīgi, bet tā viņi vēl tas bija, tā kā piens tecēja tā, nenogatavojušies. Rieksti jau ļoti tādu barojuši, bet tā kā viņi bija gatavi ļoti garšīgi tur. Cik jau iespēja tik salasīja ziemā, un dzērvenes lasījām, un iestādīja jau kartupeļus, tā jau sākam dzīvot. Tas pirmais gads jau bija tāds drausmīgs. Kā jūs atceraties to, kā paziņoja, ka drīkstēs atgriezties Latvijā? Kāds bija sajūtas tad? Tāda neticama pilnīgi tā. Tā jau nepaziņoja. Tur viena otra ģimene bija aizbraukuši jau 55. gada rudenī, jau viena otra. Tā bija jāuzraksta Latvijas kādam tur prokuroram lūgums, ka tā un šitā, ka nekur nav sastāvējuši. Vīrs Vācu armijā arī nebija kaut kā viņš tā izgrozījās. Un
leģionārs arī nebija, uz tiem jau dikti skatījās, un uz aizsargs, viņa nezina, kas tas aizsargs ir, bet no tiem baidījās dikti, un tad jau pēc kāda mēneša bija atbildi, un tad pēc tam tik teica, ka apstaigāt, tas viss pagastu, un tuvākiem kaimiņiem atkal bijis jāparaksta, vai ir vēlam tāda cilvēka, kam jāgriežās, vai tad tas nav smieklīgi. Tad atbrīvoja. Un tad atkal bija problēmas, bija plāns ierēķināts tur vai ne, kas līdz gada beigām jāpaliek, un katram jau kaut kas bija, un nemaz atkal no tā darba tā neatlaida. Un tad jau atkal sauc, un tur direktors, un kas tev te kā trūkst, un ko tu tur darīsi, un te tu nopelni, un tā un šitā, un brīvi tagad ir, un bērni varēs Tomskā mācīties, jo Tomskā jau bērni mācīja pilsētu. Tur ir ļoti daudz augstskolas institūtu, viss. Un tādā garā, bet mums palaimējās tādā brīdī, kad visi tie direktori bija prom uz kādām tur uz stresa, kā toreiz teica stress, varbūt tā kā tas iznāk latviešu valodā, kā ministrija, ne kaut kas tāds, es nezinu. Augstāk tāda iestāde, ka brauc uz Tomsku vai ne, ko visi tie rīkojumi nāc no Tresta. Kaut kāds bija atbrauc, tas no Tresta ir atbrauc, tas ir kaut kas tāds sevišķis. Un viņi nebija mājās, un pa to laiku visu to māju pārdevu. Tāda, būdiņa. Tā, ka kāpēc tā izteigušies, un tā, un šitā, un tā. Var teikt, 2 nedēļās mums viss gāja nokārtoja viss. Tad jau diezgan tāds pretīm nākoši bija tas direktors, un tā jau atbrīvoja arī, bet daudz jau bija jāpaliek vēl, jāstrādā, jo saraus plānu, un kas tā būs, ka viss tā masveidīgi aizbrauks mājās. Tad atbraucam mājās, tā kā ērmaiziem Rīgā pie krustmātes apmesties, kamēr tur atnāk pagājuši, ja baili izmukuši, viņas arī izvedīs uz Sibīriju. Es teicu, tas bija smieklīgi, ka cilvēki nezinu, kā viņi baidījās. Bet tā tas bija tos laikos, nevienam jau negribējās tā. Katrs jau gribēja dzīvot kā cilvēks. Kāda tā Latvija izskatījās pēc tāda ilgas prombūtnes, vai likās savādāk nekā agrāk? Jā, likās savādāk, daudz, kas jau bija nobrucis, un tad man nebija gandrīz jāraud tikt, kā vedu projām, ka es iebraucu Rīgā. Man bija tāda pamestības sajūta, un es nezinu, es vēl pateikt nemaz nevaru, tā kā pienāk tas Maskavas vilciens, un sagaida visu pretīm. Mēs jau braucam tādā ātrvilcienā visiem tādiem kungiem kopā. Par savu naudu jau bija jābrauc mājās, prom jau tikai aizved pavilkt. Un tagad Rīgā viss tur sagaida cilvēku uz tā perionu, un mūs taču negaida neviens. Un turpat tās apsēžamies, un bērni mazi bija, vienai meitiņai bija nepilni 3 gadi. Jā, nepilni 4, un otrai bija 2. Un bērni kā no laivas izmesti, un nezinu, kur paliks, un tad vīrs aizbrauc uz Pārdaugotu, kur tā krustmāte dzīvo. Un es tur tā sēžu uz tām paunām, un vīram vecāki vēl bija. Un pienāk kāds cilvēks, un es sēžu, un es raudu. Un ko kaut tāds kundze pienāk. Ko te raud, kad dzimtene atgriežasies, tai vajag priecāties. Un šitā, man nebija nekāds prieks, es nezinu tā. Nezināju, kur paliksies. Māja bija izputināta, un to māju atpakaļ nedēļu, negāja nemaz uz to savu māju. Tas kolhozs bija tik trūcīgs, ka tur nebija ko darīt. Un tad tā pamazām sāk, kamēr šito māju uzcēlu. Tas jau bija ar gadiem, jau kāda ap 60. gadu mēs tā ievācamies. Vīrs strādāja mežniecībā. Pateicoties Sibīrijai, vīrs jau 20 gadus guļ zemē, jo veselība jau bija tādā. Kādu jūs saskatāt atšķirību starp 3 cilvēku latviešu grupām, starp grupām, nevar teikt, tas savādāks vārds, mums jāsaka, starp izsūtītiem, represētiem, starp Latvijas latviešiem un starp rietumlatviešiem. Tā kā jūs Kanādā esat bijusi, jūs rietumlatviešus arī pazīstat. Kāds jūs redzat starp šiem 3 lielām grupām atšķirības? Kā to teikt, katram Kā jums tā liekas? Savā ziņā ļoti īpatnēji arī tur Kanādā ir latvieši. Daži saprot, daži no maniem pat baidījās, vai būt es esot iesūtīta, nezinu, ko ar maniem drīkst runāt. Protams, es pie brāla aizbraucu ciemos.
Nu, tad pie tiem draugiem visur mani veda. Nu, tad tāda īpatnē, nu, kā kurš tad viens. Pirmkārt, viņi interesējās ar pa Sibīriju, man bija jāstāst daudz, bet viņi nesaprat, tagad viņi tik zināja tādu izvešanu, viņi nav zinājuši, viņiem tas tā kā Murkas Solžeņīcina grāmata, es tur lasīju, to arī viņi nebija sapratuši, kas tur rakstīts, es tur izlasīju, viņi man jau deva uz māju, bet es baidījos ņēmu dabūt, ka man atņem, vai kā viņi to, tas ar viņiem bija aizgājis kaut kā garām. Nu, kā diezgan īpatnēji tur ir. Tā jau no vienas puses tā kā gribētu kaut ko tā palīdzēt, vārdu sakot. Es tā nevaru pateikt. Piemēram, man brāļa sieva ļoti savāda bija. Tāda, ka mums ir jādzīvo un tā tikai viņiem jādzīvo, ka mums tas nav vajadzīgs un ka mēs tikai gaidām, lai tikai sūta un lai ko tā, ka lupats sūtot. Man tas lupats jau mums arī nevajag tās tādas. Jo tad bija tas tā kā man diezgan kāds labs iespējas par tiem tautiešiem arī nav. Kaut gan jau toreiz, jo viņi stipri tā bija tā novies par to atmodu, tikko tā atmodu pat sāk kaut kur sākties, vai ka mēs jau arī nevarēja ticēt, ka mēs ar saviem dolāriem jums līdzēsim un tā, un tos Krievus dabūsim ārā, es teicu, ne, Krievus mēs nekad ārā nedabūsim, bet cik no viņa līdz un tā savā, tā kā es atgriezos no Sibīrijas, ka maniem bērniem jau bija komjaunatnē, tie varēja mācīties, bet tie bērni, kas bija palikuši, un kam vecāki izsūtīja, tie nekur netika mācīties. Nekur pat vidusskolā skatījās, nekādos tehnikumos, ne augstskolās. Mums te Rados bija puikas palikuši mājās, viņi tik tagad gan īsti pirms, kādos 70 gados viņi sāk mācīties. Grūti, un pat šodien man vēl daudz nākās dzirdēt, vai kas tev nekāj, tu esi bagāta. Tu vari pavēlt uz Rīgu var aizbraukt, jā, lielāk pensija kā citiem, bet es saku, jūs gribējat kāds būt manā vietā toreiz? Kurš būtu gribējis būt manā vietā? Vai jūs kādreiz esat iedomājusies, kāda jums būtu dzīve, ja jūs būtu rietumos? Nav. Nē, tie, kas aizbraucat, visi tie tie manā vecumā, tie bija bērni toreiz, jā. Un bērns iedzīvojās visur. Bet, lai šodien tur dzīvot, nekad nemūžam. Nē, tā iedzīvoties jau ne. Jūs tajā vienā ešelonā un vēl jau vairāk vienā vagonā bijāt galvenokārt no vienas vietas, no vienas apkārt. Jā, apmēram tā. Tā jūs tā pazināt arī daudz. Jā, mēs Aizupas pagasts bijām visi vienā vagonā, un vēl jau bija arī. Nē, laikam viss no viena pagasta bija. Un cik bērnu bija apmēram vagonā, zīdaini un mazgadīgi bērni, jūs vagonā daudz bija? Nē, mums vagonā nebija daudz. Un kā bija ar mazgāšanos un ar toaleti? Kur tu toaleti? Pat tā truba? Nē, nekas nebija. Aizstāju segas priekšā. Caurums tikai? Jā, caurums arī nolika spaini un tā kaut kur. Nē, tas ir tiešām viskomiskākais, kaut kur braucot, tad izlēja ārā un bija tāda guloša cilvēka, tāda vecīša, kas viens nomira pa ceļu, otrs nomira tajā karantīnā, tajā klubā. Tas tiešām, ka to atcerās, tad tas ir kaut kas drausmīgs. Un tad pārbaudas Latvijas robežu, tā jau attaisīja vaļā tos durvis. Stacijās gāja vīri pēc ūdeni, pēc vārītā un pēc augstā ūdeni. Un tad man blakus vēl no Matkulas pagasta vienai, viņai bēdiņš piedzima tajā vagonā. Un tad viņi man, vēl nesen viņi man stāstīja, viņi teica, ka atnes to ūdeni, taisa augstā un izskaloja autiņas. Viņas un taisa tā uzklāja vienu uz pleciem, otru aptina sev apkārt, trešo uzklāja tā uz ceļiem. Viņi teica, tā es sēdiem žāvēju bērnam autiņas. Un bērns izauga. Tagad kā visādas problēmas un visādas slimības. Nezinu,
To es arī nespēju aptvērt, kā tas bija. Tas bija. Un kādas tās savstarpējās attiecības bija, vai nebija kāds, kas tā mēģina izkalpoties apsardzību priekšniekiem? Zinu, ka nē. Nebija neviens. Tā nebija, jā. Te bija viens, viņš Amīras Kandavā dzīvo, tas bija atnācis no armijas, tieši no Krievu armijas, un visu to ģimeni viņi paņēma, nu, pa cik viņš Krievu valodu prata, tad viņš bija tāds, kurš saukam visus tos norādījumus deva, kā tulks, vārds sakot, viņš bija, bet nē, tāds nemanīja. Un par beigšanu nebija kādam domas? Viens bija aizbēdzis kaut kur no Viļķī Lūka, kaut kur tur, ka vēl tur tā runāja tikai, ka tas tur ir bijis frontē, un ka tas zina visas starpus, un tā runāja, bet droši vien jau, bet tā, ka tuvāk neko mēs neuzzinājām. Nu, viņš ir tāds viens pats bez ģimenes, nu kāda nozīme bēgt, kur kas tā to ģimeni to pajuks. Un tās sajūtas, kad šķērso Latvijas robežu. Tā saulīt rietē noskapā vēl uz Latvijas robežai, tas stabus un visu. Un tas bija, to nevar attīst. Vai cilvēki nedziedāja kādas dziesmas, vai lūdz Dievu, vai ko? Dievu lūdz katru rītu. Viens saka, bija no Aizupas tāds svētdīgs vīrs, un tam bija grāmatas līdzi, un tas tā kā noturēja, tā kā mācītājs mums tāds bija, bet cik no puši ticēja tam Dievam. Un tā, un tad viss komiskākais bija tas, kad aizbrauc galā, kad apmēram tādā vecumā bija tāds politiķis, kas bija noklausījies, ko tēvs runā, un tagad viena tā lauka tante vec saņēmus tās rokas un tās Dieviņ, tētiņ, kur mēs esam aizvest, aiz kādiem ūdeņiem, ne mūžam mājās vairs netiksim. Zini, kā lauka cilvēki, muļķās vecenis, viņš teica. Viņš teica, tagad visvienkāršāk mājās tikt, visvieglāk, viņš teica, un laikam jau tēvs to bija spunktierījis, nu, tad tāds viņš saka, tagad, viņš teica, jāgāja tikai, ka nāks tie glābēji, tie angļi un amerikāņi, kā tos laikos bija, un tagad sāksies karš, un tos Krievus apsitīs visus, un tagad, kā bija, pa obu uz leju, Ledus jūrā, es jau to ģeogrāfiju tomēr tik labi nezinu, Ledus jūrā iekšā, pa Ledus okeānu, tad Baltā jūrā iekšā, un no Baltās